teiksim, metru dobē stāda šos te sīpoliņus pa 10 rindā. Tas nozīmē no šitās veselu metru. Teiksim, uz dobē 10 metri, tas tikpat kā šite 100 metru. Narcišu audzētājs Harijs Oliņš rāda savu piemaisu saimniecību, kurā daļa zemes platības atvēlēta narcisēm. Saimnieks stāsta, ka vairāk nekā pirms 40 gadiem te augušas tulpes, gladiolas un narcises vairāk hektāru platībā, bet tagad palikusi viena narcišu plantācija pushektāra platībā. Narcis ir augs, kurš tomēr vismazāk prasa darbu, tā viņas ir palikuši. Agrāk puķa audzēšana bijusi ļoti perspektīva nozare, jo puķes pārdotas austrumu kaimiņu valsts tirgū, kas bijis praktiski nepiepildāms. Šobrīd dārza darbos un pārdošanā talkā nācis dēls un meita, kas brīdī, kad viesojāmies narcišu laukā, nebija uz vietas. Narcises ir pavasara puķes, stāsta saimnieks, un to aptuvenais ziedēšanas periods ir nedaudz vairāk kā mēnesis, atkarībā kāda šķirne. Narcisiem faktiski tajā gabaliņā vēl, ja tā, viņš pēc tur vajadzēja būt 100 šķirnēm. Bet tā, tagad no tām ir, kā saka, kaut kur 32. Bet vēl viens otrs stāds ir tāds gabaliņš, kas ir jau tur aug vairāk kā 10 gadi. Ir vietas, kur aug 20 gadu uz vietas. Tā. Narcises uz Rīgas tirgu ved viņa meita Dina. Pārdošanas ienākumi nav lieli, jo puķis nāks pārdot pat par 3 reizēm zemāku summu, kā tirgu ierasts redzēt. Šo situāciju saimnieks skaidro ar lielo konkurenci puķu tirdzniecībā. Tagad jau pārdots viņš tiek ārkārtīgi maz, jo Rīgā uz tirgu, aizbraucot uz tirgu, es netieku virsū, jo tur ir visa mafija, man ir jādod nakts tirgu par 3 reižu, 2 reizi lētāku cenu, un visa braukšana, viss tas ir, tas gala rezultāts ārkārtīgi trūcīgs. Nakts tirgū puķis iespējams realizēt vairumā, tāpēc izvēlēts šāds pārdošanas veids. Vienā braucienā uz tirgu ierasts vest aptuveni 10 000 ziedu, un, lai puķis laikus nogādātu Rīgā, no mājvietas jāizbrauc pēc 2 naktī. Arī Valmieras tirgus, kas atrodas tuvāk mājām, ir salīdzinoši neliels un pieprasījums pēc ziediem mazs. Saimnieks atklāja, ka ir dienas, kad pēc puķēm nav pieprasījuma, taču tik un tā brauciens uz galvaspilsētu atmaksājas.